Labdien! Es esmu Pēters Kārkliņš, Baltijas Starptautiskās akadēmijas datordizaina nodaļas students. Šo tēmu es izvēlējos, jo pats esmu šī uzņēmuma darbinieks, līdz ar to es ieinteresēts viņu izaugsmē un peļņā un jaunu klientu piesaistē. Savu darbu es sāku ar esošā logotipu izvērtēšanu. Vispirms parādot to saviem darba kolēģiem un, protams, jautājot, kādas ir viņu domas, ar ko viņiem asociējās šis logotips un ko viņi tajā saskata. Šis logotips ir veidots krietni laiku atpakaļ. Šis logotips sastāv no burtiem BTR, kas savukārt ir atvasinājums no lielās izstāžu sabiedrības BT1. Tad BT no BT1 nosaukuma un R no vārda reklāma. Lai logotips būtu atraktīvāks, R burtu interpretēja kā roni. Līdz ar to logotipā ir redzams ronis, ļoti stilizēts, bet viņu, diemžēl, daudz nevar atpazīt kā roni. Pat darbinieki, kuri atnākuši strādāt, nezinu šo stāstu par šo logotipu, viņi neatpazīst roni tikai tad, kad viņiem parāda, kā tieši šis ronis veidojās, tad viņi viņu atpazīst. Priecājos dažādiem citiem cilvēkiem saistītiem ar reklāmu un dizainu, kur, protams, arī ļoti grūti atpazina šī logotipā roni, vēl jau grūtāk reklāmas aģentūru. Protams, ir arī logotips, kurā ir pierakstīts klāt, ka tā ir reklāmas un informācijas aģentūra, taču biežāk lieto bez šī uzraksta, līdz ar to cilvēki nevar saprast, ar ko tieši šis uzņēmums nodarbojās. Vēl jau vairāk, logotips ir brūnā krāsā, līdz ar to tas vairāk asociējās ar kādu šokolādes firmas logotipu. Viņš ir ļoti vienkāršs, vienkrāsains un noteikti neasociējās ar reklāmas aģentūru, kurai vajadzēja to asociēties ar daudz krāsām, krāsainību, dzīves prieku. Pēc visu viedokļu uzklausīšanas sāku veidot savu logotipu. Vispirms izvērtējot dažādus fontus, kas būtu atbilstoši reklāmas aģentūrai, paralēli taisot jau arī variantus, skices jauniem logotipām. Tika izveidot vairāki varianti, aptuveni 10, kuri bija tuvi iespējamam gala variantam. Šos aptuveni 10 variantus parādīju saviem darba kolēģiem. Tie viņus izvērtēja un noteica, kurš ir labāks un kurš ir sliktāks. Tāpat devu izvērtēt šos logotipus arī citiem ar dizainu un reklāmu saistītiem cilvēkiem. Izvērtējot aptājas datus, noskaidrojās viens gala variants, pie kura mazliet to piestrādājot arī radās šis jaunais BTR logotips. Izstrādes procesā konsultējos ar daudz speciālistiem, kur man arī palīdzēja iegūt šo gala variantu. Otrais uzdevums manā darbā bija izveidot mājaslapu. To arī izdarīju. Darbu sāku ar analogu izvērtēšanu, izvērtēju 5 analogus. Būtībā tās visas bija latviešu mājaslapas, labākas un sliktākas. Par vērtējumu rezultātiem var lasīt manā darbā. Pēc analogu izvērtēšanas sāku veidot skices savai mājaslapai. Arī šī procesā konsultējos ar vairākiem speciālistiem, lai iegūtu maksimālo labāko efektu. Mājaslapa ir salīdzinoši vienkārši taisīta, vienkārši pārskatāma un, protams, ievērojot logotipu koloristiku. Tātad kopējo firmas koloristiku. Šī mājaslapā ir 5 sadaļas. Pirmā sadaļa ir par mums. Tanī ir redzama liela karikatūra, kur redzami šīs firmas darbinieki stāvot uz salas, kas ir domāta ķīpsala, un katrs no viņiem nodarbojās ar savu profesiju. Izvēloties kādu no darbiniekiem, šis darbinieks izgaismojās. Attiecīgi uzspiežot uz šī darbinieka, parādās viņa bilde lielāka ar vārdu uzvārdu un ieņemamo amatu. Šo palielināto bilžu režīmā var arī pārslēgties no viena darbinieka uz otru. Viss mainās ļoti plūstoši un eleganti. Otrā sadaļa saucas darbi. Tajā ir redzami visi BTR veiktie darbi. Atverot šo sadaļu, ir redzamas mapītes ar gadiem, kur visi darbi ir sakārtoti chronoloģiskā secībā. Atverot attiecīgo gadu, ir atkal sakārtotas izstādes, bet alfabētiskā secībā. Pēc tam, ieejot attiecīgās izstādes mapē, var redzēt darbus, kur ir veidot saistībā ar šo izstādi. Mājaslapā ir ietverti darbi, gan kas ir veidoti kā preses maketi, gan kā internetu banneri, gan video. Video var skatīties arī pa visu ekrānu. Internetu bannerus ir iespējams apskatīt reālus, kā viņi izskatās internetu mājaslapā, vienādi sakot animētus. Nākošā sadaļa ir pakalpojumi.
Tajā ir aprakstīti vispieejamie pakalpojumi, kurus sniedz mūsu uzņēmums. Tas, protams, ir aptuvens pakalpojumu saraksts, jo reālo pakalpojumu pieejamību var noskaidrot kontaktējoties ar mūsu projektu vadītājiem. Nākošā mājaslapas sadaļa ir klienti. Tajā ir apskatāma lielākā daļa mūsu klientu. Protams, lielākais no tiem ir starptautisko izstāžu rīkotāja sabiedrība BT1. Uzspiežot uz kādu no klientu logotipiem, jūs tiksiet aizvests uz attiecīgā klientu mājaslapu. Pēdējā 5. sadaļa ir sadaļa kontakti, kur vēl vienreiz ir redzami visi mūsu uzņēmuma darbinieki ar to ieņemamo amatu, telefonu numuriem, faksa numuriem un, protams, ar iespēju nosūtīt e-pastu vai piezvanīt Skype'ā. Vēl gribēju piebilst, ka šī sadaļā, tāpat kā pirmajā, uzspiežot uz attiecīgā darbinieka, viņa bilde atvērsies lielāka, kur atkal būs rakstīts viņu vārds uzvārds un ieņemamais amats. Trešais uzdevums šī darbā bija izveidot interjeru. Sākumā, protams, izvērtēju analogus. Šoreiz izvērtēju gan latviešu, gan ārzemju uzņēmumus. Kopā šie uzņēmumi bija 5. Pēc analogu izpētes un konsultācijas ar speciālistiem sāku veidot savu interjeru. Vispirms skices, pēc tam jau daudz reālāku 3D maketu. Mūsu uzņēmums atrodas 3 atsevišķās telpās. Izvērtējot esošo plānu, konstatēju, ka šīs sienas var nojaukt un izveidot vienu kopēju telpu. Tas būtu ļoti ērti uzņēmumu darbiniekiem, jo, lai kontaktētos vienam ar otru, nevajadzētu iet no vienas telpas uz otru. Nolēmu telpā izveidot logu, jo tas ienestu dienas gaismu šajās telpās, ņemot vērā, ka nevienā no šīm 3 telpām logu nav. Jau pašā sākumā telpas interjeru nolēmu taisīt ļoti funkcionāli un vienkārši. Interjeru sienu krāsojums tika izvēlēts balstoties uz logotipu krāsām. Protams, šīs krāsas tika ļoti gaišinātas, jo tik spilgtas krāsas būtu ļoti nomācošas. Interjerā ir vienkārši un funkcionāls mēbeles, ofisa galdi un krēsli, kā arī plaukti, lai varētu kārtot un viegli pārskatīt arhīvu failus, kā arī jaunos uzdevumus.